Šīs dienas raidījuma galvenā tēma ir zaļā enerģija un vides sakoptība Latvijā. 28. aprīlī Dobeles novadā Aizstrautniekos notika biogāzes koģenerācijas stacijas projekta Bioziedi svinīgā atklāšana. Biogāzes ražotne SIA Bioziedi ir lielākais Baltijas valstīs īstenotais biogāzes koģenerācijas stacijas projekts ar elektrisko jaudu 2 megavati. Biomasas pārstrādes jauda ir 70 000 tonu biomasas gadā, tostarp kūcu mēsli, kautuves atkritumi, pārtikas pārstrādes atliekas un arī zaļā masa. Objekts ir liels, objekts ir prasījis ļoti lielu darbu, lai viņi dabūtu līdz tādai stadijai, kā šodien, teiksim, viņš jau darbojās, kā mēs saprotam, bet šodien tāda oficiāla atklāšana ir. Un šobrīd pie mums biogāzi ražo gan no kūcu mēsliem, kā pamats šai biogāzes ražošanai, tāpat arī turklāt nāk kukurūza, atsevišķās vietās ir paredzēta arī graudi. Tā kā es domāju, ka nākotne noteikti ir mēsliem, kūcmēsliem un tehnoloģijām, kas tādas būs. Te jau ar uzbūvēšanu nekas nebeidzās. Tas, kā uzbūvēšana un palaišana, tas ir visa sākums. Tālāk būs jāstrādā katru dienu, katru nakti, visus svētkus un visu pārējo laiku. Biogāzes ražotne SIA Bioziedi ir nozīmīgs projekts arī no tāda aspekta, ka šeit pilns cikls. Šeit tiek izmantots viss 100%. Procesā rodas enerģija, bet jau pēc procesa paliek vērtīgs minerālu mēslu materiāls. Biogāze neapšaubām viens no atjaunojumiem energoresursu veidiem, un tas ir būtisks Latvijai, jo fermas mums ir visā Latvijā, un tāpēc tiešām šeit var runāt gan par šo vides aspektu, jo tas tiek samazinātas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas gaisā, tātad CO2, metāns, amoniaks. Un otra būtiskā lieta, ka, protams, tā ir reģionāla attīstība, jo šādas ražotnes, ja viņas attīstītos visā valsts teritorijā, tas veicinātu šo reģionālu attīstību, veicinātu darba vietu rašanos, un tas, manuprāt, pašreizajā brīdī Latvijai visnozīmīgākais, ka ir nepieciešamas darba vietas, kur cilvēkiem strādā. Bet kāda vispār situācija Latvijā ir ar šāda veida projektiem? Pašvaldībām arī būtu jābūt daudz aktīvākām lauku reģionos, kur ir šī biomasa, kur ir iespējas ražot arī biogāzi, un arī daudz, kur šīs apdzīvotās vietas varētu pāriet tieši uz šiem atjaunojumiem energoresursiem, kur varētu izmantot gan šo siltumu, kas ir saražots, un uzņēmējs varētu elektrību pārdot Latvenergo vai Eesti Energy, kas labāk maksā. Uzstādītās iekārtas un izmantotās tehnoloģijas Latvijā ir ļoti liels retums. Bet projekta realizācija bija iespējama pateicoties Latvijas Krājbankas atbalstam. Ja mēs runājam konkrēti par šo projektu, tad, protams, bija kaut kāds pārdomu brīdis. Mēs zinām, ka šim uzņēmējam ir vairāki veiksmīgi projekti. Tāpēc, ka droši vien, ja nebūtu šī iepriekšējā informācija par iepriekšējo darbību, tad noteikti tas mūsu lēmums būtu bijis krietni savādāks. Tā, protams, bija skola visi. Bija gan mūsu analītiķiem, kas ļoti analizēja šos projektu un iespējas. Tā, protams, bija arī uzdrošināšanās par to, ka šādi līgumi ar Latvijas valsti, vai precīzāk sakot, Latvenergo tiks noslēgti, ka šie likumi, kas ir pieņemti, viņi tiks realizēti, viņi netiks atcelti celtniecības laikā. Ja, un, protams, ka tas bija arī jautājums par piegādātājiem, kā strādāja. Jebkurā gadījumā tā bija mūsu tāda liela skola, un tagad mēs esam ļoti gudri. Mēs atbalstam vairāk šāds projekts. Bez Latvijas valdības pārstāvjiem atklāšanā piedalījās arī Nīderlandes karalistes vēstnieks, ņemot vērā, ka apjomīgo biogāzes ražotni būvēja Nīderlandes kompānijas Host BV Latvijas filiāle SIA Host Energo. Host ir startautisks uzņēmums, kas specializējas ar atjaunojumiem energoresursiem saistītu enerģētisko procesu un tehnoloģiju izstrādē un realizācijā. Katra projekta mērķis ir panākt energoapgādes izmaksu samazināšanos, izmantojot individuāls risinājums, kuru pamatā ir pārbaudītas tehnoloģijas. Host klienti ir zemnieku saimniecības, rūpnieciskas kompānijas, energoapgādes uzņēmumi, atkritumu apsaimniekotāji un arī pašvaldību iestādes. Host ir viens no Eiropas vadošajiem biogāzes ražošanas kompleksu būvētājiem. Kopš 2001. gada Host kontā ir vairāk kā 50 veiksmīgu biogāzes projektu.
Biogāzes ražotnes bioziedi būvētāja SIA Host Energo vadītājs Hermans Kleins-Teselings pauda atzinību par lielisko sadarbību starp banku, valdības struktūrām un 2 dažādu valstu uzņēmējiem. Viņš uzsvēra, ka šī esot viena no lielākajām biogāzes ražotnēm Austrumeiropā un lielākā Baltijā. Ir jābūt ļoti labam uzņēmējiem, lai īstenotu šādu projektu, jo tādu nav daudz, pauda Host Energo vadītājs. Viņš arī akcentēja, ka būvējot ražotni lielu daļu darba veikuši vietējie uzņēmēji, kaut ražotnē izmantotas Nīderlandes tehnoloģijas. Nīderlanda ir projekti, kas ir saistīts ar kautuves atkritumiem un notekūdeņiem pārstrādi. Viņi ir lielāki, bet skatāmies, kā lauksaimniecības tips. Tai arī jādefinē, kas ir īsta lauksaimniecības tips. Vai tas strādā tikai uz graudiem, vai tas strādā tikai uz kukurūzu, vai strādā arī kas nāk no laukiem īstenībā. Un šeit tas projekts bioziedos ir viens no īsta, varbūt pat lielākais, kas strādā no īsta lauku produkti. Tas ir atlikumiem, kā salmu, veci skāberību, lūdsmēsli. Tas ir diezgan unikāli, ka tāda apjomas tas var realizēt. Tas ir gandrīz tikai iespējami Austrum Eiropas valsti, iekļaut, piemēram, Latvijā, kur ir arī lielas saimniecības. Rietum Eiropā tik lielas saimniecības nemaz nav. Bet bioziedi nav kompānijas vienīgais realizētais projekts Latvijā. Blakus šo projektu ir vēl viens, tas ir Burtniekos, zemnieku saimniecības zemturos. Tas ir ļoti interesants projekts, viņš ir mazāk, bet viņš izmantot tikai, kas palika pār no pārtikas pārstāžu uzņēmumiem un no savu fermu. Klienti tur mums nemaksā par savu izēvielu, so viņam ir zelta avotiņš tāda veida, tāpēc viņš ir viens no pirmajām, kas veicām ar organiska viela, kas kādreiz sauc atkritumi. Tad brīdī, kad tas iet tik izmantots, lai kaut ko darītu ar to atkritumiem, tas vairs nav atkritums, tas ir izēviela. Izēvielas var dabūt un piegādātājs, kā piemēram pienotavas vai kautuves vai alus fabrikas. Viņi saka, mans problēmas ir atrisināts, un klients saka, bet man ir izēviela. Tas ir tas zemturi projekts, arī bioziedus ir uz tāda virziena pilnīgi. Bet kā aizsākās bioziedu projekts? Ideja radās skatoties, kas notiek apkārt. Gribējās arī ne tikai maksimāli efektivizēt savu saimniecības darbību, bet arī, var teikt, dot nelielu ārtavu vides sakopšanā. Sadarbības partners mēs principā apbraukājām ļoti daudz, skatījāmies gan Vācijā, gan Holandē. Host Energo tehnoloģija mums patīkās tas, ka tehnoloģija ir ļoti vienkārša, pamatkonstrukcijas viss ir ārpus fermenteriem, ja kaut kas notiek, nav problēmas uz nomaiņu, un mums arī ļoti patīkās tas, ka izēvielas nav obligāti jābūt augstas kvalitātes pārtika izmantojums izēvielas. Mums galvenais uzsvars bija maksimāli izmantot to, ko citu nevar izmantot. Lai tie būtu visa veida mēsli, lopiem nederīgā zāle un visi pārējie, teiksim, lauksaimniecības atkritumi. Pat labam ir pabeigta pirmā kārta biogāzes ražotnē, kuras jauda ir 2 megavati, un tajā kopumā tikšot ieguldīti 8 miljoni latu. Taču ir plānots radīt lielu lauksaimniecības kompleksu, kurā būs arī ap 2500 laucamo govju un piena pārstrādes ražotne. Tic sava zeme. Jā, ir grēks, es te saku visu laiku, nedarīt neko. Latvijā būtu netik liela tas sauc bezdarbniekiem šolietas, kā un iet laukos. Un, tas ir grūti, nevis Latvijas saknes ir pazudis. Tas saknes, kas bija 30 gados vēl un agrāk laukiem, tas ir padomu laikas zaudēts. Daudz cilvēku nesaprot vai prot mīlēt savu, kas ārpus. Protams, var iet uz Jūrmālu pludmāla meža, bet tas nav tas, ko es minēju. Ir milzīgi iespējas kaut ko darīt laukiem. Tāpēc Latvijā ir laba zeme, ir ūdens, aug šeit, un pasaules tirgus ir super. Tas nozīmē, ka var audzēt graudi vai biomasu vai piens vai kaut kur, ir tirgus, un tas jāiet uz priekšu. Noteikti priekš veciem nedzēr, strādā. Viens no pozitīvām lietām, ka Latvija ir, ka viņa tic savu kreativitāti. Šo cilvēku nebaidieties arī riskēt. Skatāmies Somiju, Zviedriju, Dāniju, Holandu, kas tur notiek. Maza valsti, kas strādā daudz.
Hollanda ir ļoti maza valsts. Lauksaimniecības produkti ir, enerģētikas produkti ir gandrīz 2/3 no visa eksporta. Nu tālūk, Latvijai, kuras teritorija, starp citu, ir lielāka, vajadzētu mācīties no Hollandes un arī no veiksmīgiem jau realizētiem projektiem. Bet beigās atliek tikai novēlēt. Lai tā māja rūc!